Tad mūsu ideja ir paņemt lētu lāzeru diodu, kuras signāls ir nestabils, un mēs viņu stabilizējam uz telūra šūnām. Mūsu grupā ir pieredze ar darbam ar telūru, tā ir specifiska, tur tā šūna ir jākarsē, pēc tam mēs iegūstam stabilu lāzeru. Šais uzņēmums, viens no vadošajiem uzņēmumiem pasaulē, tieši laboratorijas instrumentu ražošanā, un viņus interesēja, vai mēs varam izgatavot prototipu, ko pēc tam viņi varētu laist tirgu. Un tāpēc mēs tagad esam šī stadijā un iesim uz nākošo stadiju. Uzņēmumu, kā viņi uzsāk šo pētījumu, tad varbūt kaut kāds... Lai neiemetīja, ko ir? Interesē, ka mēs tītām safīju lāzers vienkārši dodas no kādā zila gaisma. Dubultotāji nekšķērtas fokusēšanas lēma. Un sadekulē uz divām fotodiodēm, divas stariņus. Divi stariņi veidojās šeit. Viens ir references, otrs ir zondējošais. Un pretējā virzienā ir pumpējošais. Tas ir jaudīgāks, un tad viņam vajadzētu pakrāpties ar to zondējošo. Jā. Neredz atšķirības. Zilo un sarkano. Līnija kā mācība grāmatā. Arī vajag līniju. Čau, projekts tiks pabeigts. Šitie baigi smokie kvalitatīvi. Absorpcijas koeficienti viņam taču nav problēma. Cik reizes viņš absorbē, ja mēs tagad mēram pa tiešo, nevis caur šūnai, ja? Caur tiešo, nevis caur šūnai, tad mēs pasakām, kā viņš absorbē. Jā, ar jaudas mērītāju tu ieliec jaudu. Un tad dators var ielikt stikliņu varbūt iekšā. Jā, labi. Tas ir šita, ja? Tā, nu ko, tur Artūram jāklaus, varbūt viņš var paspēlēties ar pārklāšanos. Kaut kā.